Laika lūgt apakaļ mūsu podkāstā 2 par futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim vairāk par Čempionu līgas sastāvdaļu finālu atbildes mačiem, un arī pieskarsimies Čempionu līgas ceturtdaļu fināliem, jo ir ļoti gaidāmas interesantas spēles, interesantas ceturtdaļu fināli. Un tad sāksim tomēr ar ceturtdaļu finālu. Pirmais mačs bija Barcelona-Benfica, kas bija 3-1 atbildes mačs. Pirmajā mačā Barcelona vinēja 1-0. Kopsumā 4-1. Jā, tas ir diezgan iespaidīgi. To es pateikšu, bet es zināju, ka Barcelona uzvarēs. Tā kā, es nešaubījos par to, ka tāds rezultāts arī būs. Es arī paredzu, ja būs 3-1. Jā, pēc manām domām, es arī, protams, cerēju uz Benfiku tomēr, ka viņi kaut ko pārsteigs, bet, pirmajā spēlē viņi izstījās ļoti labi, jo viņi bija vairākumā gan iz visu spēli, bet, diemžēl, savus momentus nerealizēja, jo Šķesnīs poļu vārdsargs bija ļoti labs. Un atbildes mačā Jamalam perfekts gols Devenē, un Rafinha arī parādīja savu meistarību ļoti labi. Jā. Tā kā, principā, pelnīt uzvaru Barcelonai. Nākamais mačs Inter Feyenoord. Es brīnījos, ka bija tik mazs rezultāts. Likās būs kāds 3-1, nevis 2-1. Inter vinēja 2-1. Būtībā pat Feyenoord, man liekas, varēja, ja godīgi, pat dabūt niču. Jā, varbūt pat bija vinēt, iespējas. jo viņiem bija momenti, tiešām bija iespējas. Bet, Viņi to nerealizēja. Bet, jā, teiksim, godīgi. Inter bija labākais klubs. Jā, principā, Inter bija labāks un, teiksim, godīgi arī pelnīt iekļūt ceturtdaļu finālā. Tad ļoti interesants mačs tiešām bija Parīze-Liverpool. Es biju pārsteigts. Anfield stadionā. Es biju pārsteigts. Teiksim, godīgi, būtībā pa spēli, principā, Liverpool, manuprāt, pat bija labāka. Jā. Bet Donnarumma atsargāja pēcspēles pendeli. Šajā mačā nebija tik labi, bet 0-0 visu maču bija tā kā nevar neko teikt. Foi 0-1. Jā. Bet, pie vienīgā Parīzes gola, ko guva Dembelē, tur tomēr rūpja kļūda pieļāvā franču aizsargs Konaté. Liverpool sastāvā viņš tā kā mēģināja nobloķēt no flanga ejošo piespēli. Nesanāca un Dembelē palika Alisonam un ies tukšos vārtos. Manuprāt, gan Parīze, ja godīgi, pelnīt arī tika tālāk, tāpēc, ka pirmajā mačā, kas bija Parīzē, viņi principā visu spēli nodominēja, viņiem bija 10 sitieni, daudz vairāk sitieni. Bet tur Alisons tajā mačā ļoti labs bija, ar šajā atkal Donnarumma parādīja savu meistarību pēcspēles pendelēs. Donnarumma smuks sargāja. Darvins Nuņis netrāpīja. Visi man šeit tagad ienīst Darvinu Nuņezu, bet nevainojam spēlētāju. Viņš nemāk angliski, viņš nezina, kas ir offsides. Tā kā, nevainojam viņu. Liela paspēlē kādu gadu citā klubā, atgriezīsies Liverpoolē un būs ļaunais Mbappé. Es domāju, viņš noteikti nebūs, jo Darvins Nuņis ir Darvins Nuņis. Bet, manuprāt, Parīze tomēr pelnīt ieļot ceturtdaļu finālā, un Liverpoolē tagad būs jākoncentrējas nedēļas nogalē Anglijas līgas kausa fināls pret Newcastle. Tas būs viņiem ļoti svarīga spēle par kausu. Un tad vēl bija mačs Leverkusen pret Bayernu 2-0. Es biju pārsteigts, tik švaki Bayernam gāja. Leverkusen dominēja, bet Bayerns vinēja 2-0, bet Leverkusen dominēja to maču. Bet būtībā pirmajā mačā jau Bayerns vinēja 3-0. Jā, tā kā viņiem neko nemainīja. Viņiem īsti neko nevajadzēja. Viņi neiespringa. Jā, viņi bija tādi atbrīvot uz laukumā. Principā, ja gribēja sit, ja negribēja nesit. Ja gribēja ļāvsist. Jā, bet beigās diezgan pelnīt. Kopsumā 5-0 spēles summā. Bayerns tiek ceturtdaļu finālā. Lille, Dortmunda, Borussia. Tā bija tiešām sīva mačs. Es brīnos, ka tikai 2-1 Dortmunds labāk. Liela nav tik labi. Viņi ir, protams, labi. Bet salīdzinot tās abas līgas, Dortmund labākā līga. Dortmund varbūt Bundesliga varbūt skaitītos labākā Francijas līga, bet Dortmund jāpiemina, ka viņi ir Bundesligā no 20 komandām 10. vietā šobrīd, kas ir ļoti traģiski viņiem. Bet Lillei, es gan tiešām cerēju, ka viņi spēlē savās mājās šo otro spēli. Viņi pirmie guva vārtus.
Bet varēja... Un arī pirmie zaudēja. Bet, manuprāt, pirmie, viņi principā varēja vairāk izspiest no tā mača, manuprāt, varēja vinēt, bet tomēr, tur izlīdzinājumu pendeli Emre Čans iesita pendeli, un pēc tam jau Dortmund guva otros vārdus. Es teikšu arī pelnīt Dortmund tomēr iekļūt ceturtfinālā, bet, visu cieņu Lilei, ka labi cīnījās. Jā. Tad Aston Villa pārliecināšanai. Tur ir sarkanās, pat šeit mēs varam beigti nerunāt 3-0, tas ir loģiski sarkanā, vēl tā tālāk bija vairākuma Aston Villa, tā kā, diezgan loģiski tāds rezultāts. Jā, pirmais mačs arī bija, pirmais spēle gan bija tāda, kur tā diezgan nepelnīti 3-1 Aston Villa vinnēja, lai gan Klubu Brūžu varēja mierīgi arī to maču vinnēt, bet jā, šajā mačā tomēr Brūžu dabūja sarkanu un pārliecinoši Aston Villa iekļūs arī ceturtfinālā. Jā. Tad Arsenal, PSV 2-2. Kā no tāda rezultāta viņi pāriec 2-2? Es tiešām nesaprotu. Jā, tas bija tiešām, bet jāpiebilst, ka Arsenal arī bija tāds rotējošs sastāvs, bija daudz rezervistu, līdz ar to tas 2-2 varbūt pat, es teiktu, ka pat bija diezgan loģisks iznākums, jo pirmo maču viņi pārliecinoši vinēja, un tas gan, protams, pelnīts ceturtfināls. Un tad Atletico Madrid pret Real Madrid 1-1. Hala Madrid! 2 spēļu summā. Hala Madrid! Ko lai saka? Hala Madrid! Jā, būtībā Atletico principā visu maču bija labāki, arī pamatlaikā uzvarēja 1-0, līdz ar to 2 spēļu summā neizšķirts, bet pendelēs, Real Madrid tomēr bija pārāki. Bija tāda skandaloza Alvaresa pēcspēles pendele, kur viņš trāpa, bet neieskaita. Jā. Kāds tu par to domā? Es domāju, būs daudz hateri, bet pelnīti. Viņš ar labām kājām pieskārās. Jā, būtībā tiešām kā katrs to uzskata, varbūt, ka bija sots, varbūt, tā kā pārkāpums. Jā, katram savus ierakstāt komentārā, ka jūs šķiet bija pendeli ieskaitīt vai nebija. Jā. Un tad fināli Bayern Inter. Saku, būs 3-1 Bayern laba. Es domāju, 2 spēļu summā Bayern tiks pusfinālā, bet, protams, būs ļoti cīvs abi mači. Arsenal, Real Madrid. Es ļoti ceru Real Madrid uzvaru. Man šeit, ka 1-0. Es atkal cerēšu uz Arsenalu īstenībā, bet es domāju, ka Real Madrid tāpatās tiks tālāk. Jā. Varbūt tur Londonā būs kaut kāds neizšķirts, un tad Santiago Bernabeu, es domāju, Real tomēr uzvarēs. Jā, kaut kas, varbūt. Būs 1 punktu pārsvarā mazliet šeit. Visdrīzāk tā būs. Tad Barcelona, Dortmunde. Es domāju, Barcelona tiks tālāk, viennozīmīgi. Es uzskatu, ka Dortmund varbūt arī kaut ko pretestību parādīs. Bet redzot, kurā vietā viņa līgā, vai neko viņa nevar parādīt. Tā kā es teiktu, ka Barcelona abas spēles vinēs varbūt ar 2 vai 1 vārdu pārsvaru. Un tad noslēdzošais mačs Parīze, Aston Villa. Šeit, ka Martīns būs gols vārtos, bet Parīze vinēs 2-1. Abus, tā kā viņi pacels tālāk. Es arī uzskatu, ka Aston Villa ļoti labi spēlēs. Protams, viņam Martīnes vārtos, kurš vienmēr, principā, ir ļoti labs, ir tīpaši pendelēs. Jā, tur viņam rītījās. Tā kā, šajā mačā cerams, ka pendeles nebūs. Un es cerēšu uz Parīzes uzvaru arī abos mačos. Varbūt ar 1 vārdu, varbūt būs arī lielāks es cerēšu uz pārliecinošu Parīzes uzvaru. Jā. Un tad skatīsimies, tā kā jau aprīļa sākumā būs šie mači. Jā. Un tad skatīsimies, jā. Un kāda šeit, kas notiks ar Pogbu, kurā klubā viņš ies? Jā. Viņš ir apakaļ. Jā, Paul Pogba beidzās viņam šī dopinga diskvalifikācija beigušies. Es viņu gribētu kādā Francijas klubā, kādā Marseļa, Monako, ap tiem klubiem gribētu viņu redzēt, bet, varbūt redzēs kādā Juventusā, kas būtu ļoti tāds interesants lēmums, bet, redzēs. Man pasniedz šeit uz Manchester United vai uz Freda komandu Benfica tādā vai kā ir? Fenerbahce, man šeit šajā uz Fenerbahce. Tā ir ļoti liela iespēja, ka šajā tur būtu reāli liela spēlētāja. Tur ir Mourinho galvenais treneris. Iedomājies Freds ar Pogbu vienā apakaļ viņi būs. Tas bija labs būs. Jā, tas būtu ļoti labi īstenībā.
Gan priekš Veda, gan Pogba, gan Mourinho. Jā, Pogba dabūs apakaļ savu karjeru un viesis pietiekam labu klubu. Pasliktu klubus to toču nesaukt. Jā, principā tā arī varētu būt. Tā kā. Un pie šī arī nobeigsim. Jā, tad paldies, ka skatījāties mūsu video un tiekamies arī citos video. Jā, tā.